Baigais monstrs. Karosinis ļoti garšīgs. Satiku vietējo, saka, it kā esot tās ir arī labi. Ir. Skaistā vakara saule, un mēs esam jaunā vietā priekš mūsu ģimenes. Te mēs pirmo reizi, bet bērnībā ļoti sen, kad man bija kādi 8-10 gadi apmēram, es noķēru te kādas 3 līdeciņas, un priekš manīm tas bija baigais. Wow! Kas tā pa malku? Tā jau ilgi nedegs. Nu, vai? Pātroju ieliec iekšā kajakā, jo foršs vakars, negribās pazaudēt viņu. Vietas skaistas, nezinu, kā te noķert. Bērnībā kaut kā man sanāca noķert. Pirmais iet Chunky Gliders zelta krāsā vai dzeltenā krāsā. Forši, ka viņu var vienkārši vilkt, tad viņam diezgan liela amplitūda, viņš iet tādā čūskā. Un var ar tādām pauzēm, tad viņš kā džerkojās. Tāds tiem, kam nepatīk džerkot vai kaut kas, kaut kāda ziltiņas iznāciena kaut kāda ir. Pirmā copa bija uz karosiņu. Nezinu, kā viņu uzsita, ka nedabūju viņu augšā, bet, kaut kur aizšāva garām. Mēģināšu kaut ko mazāk, varbūt kādu čanku. Viss vakars uznācis. Mēģināsim uz fīderi. Ķerās jums arī kaut kas? Sitienu ķerās? Dienas paliek īsākas jau. Laika nepietika pacopēt. Vienu copēs dabūju, bet rezultāts nav. Taisīsim ugunskura, ņemsimies, darīsimies. Pirmā cope. Baigais monstrs. Baigais monstrs. Šitāds. Tomēr laikam te zivs ir. Šitādu bukašku. Satiku vietējos. Vietējie saka, šogad švakē, bērnībā, man liekas, tādas es arī ķēru apmēram. Tāds līdcenis. Baigais retums īstenībā, kad diezgan tālu no Rīgas ir arī mazmājiņa, diezgan zalīda tāda. Nezinu, vai kāds te vispār iet, jo celiņš līdz viņiem nav. Bieži tā nesanāk ar tādām ekstrām. Otrs izbrauciens. No rīta tā arī palika ar vienu mazu līdeciņu. Šodien ir jānoķer, jo misija viņu diemžēl uzcep. Vai par laimi? Mēģināsim kaut ko ar džerkiem, visādiem maziem paņēmumiem, vieglo spinningu, ar baby čankiem un visādiem tādiem. Varbūt kādu roto arī uzliks. Satiku vietējo, saka, it kā esot tās ir arī labi. Ir pirmais skaistulīts. Rotiņš tomēr tā ir klasika. Rotiņš ķer. Tas ir fakts.
Šitāds jau, cepams mazulīts. Šitādu mēs uzreiz nelaidīsim vaļā, jo mums šodien kaut ko jāēd. Ja līdeka nebūs, varbūt ķersim skaistos asarīšus, ko ķersim. Kaut kā viņi uzkarās. Vēl viens, bet šitas galīgi nekāds. Vispār pat nav copes, viņi tā kā plik un viss uzkārās. Tā, un tas ir trešais asarīts. Bet vispār īstenībā es pateikšu diezgan interesanti. Pilnīgi. Tu nesaproti, kas notiek, nav cope, viņš jau uzkarās. Viss. Jāmeklē. Tā tad asaris te ir. Vietējiem, kad prasīja, viņš teica, nē, es teicu, vai uz rotu? Ņēma, viņš teica, ka nē. Viņš teica, ka uz džigā tikai. Izskatās, ka uz rotu ļoti labi ņem. Arī uz paplu poperu dabūju rudulīti. Maziņš, bet baigi tāds ņiprais bija šoreiz. Skrēja kā traks. Mākslīga gumīņa. Arī interesanti. Ej, tu nost. Tak šitādas var uzcept. Jā, ņemsim? Kā rosiņas ir ļoti garšīgas. Alis, cepsim šitādas? Jā. Kādas 4-5 noķersim? Vajag spēņu. Spēņu? Mēs ar sēm ķersim. Tas ir šitādi. Vai mums Parādi, pagaidi. Tārti? Šitādi jau tādi pasies smukuļi. Makšerēt? Kādi makšerēt jūs ēdat kartupeļus? Labu apetīti. Kā ir pie dabas ēst? Garšīgi. Iesaki arī citiem? Ir. Tas ir uz ko? Tas ir tas mazi uz dzīvo zivtiņu? Nu jā. Paskatieties, uz dzīvo noķērās. Viņa pat nevar redzēt to zītiņu. Nu, viss. Viņš jau ilgu laiku sanāk. Es ieraudzīju copi tagad tikai. Nu ko, šodien pirmie tičaki. Kur te viņi ieblieza, interesanti. Aha. Kaut kādi mazie zobeļi ir. Nezinu, vai kaut kas normāls bija, diez vai, bet vismaz pirmais kontakts, tas jau ir svarīgi. Šodien ir 3. copas diena, tā teiksim. Un pagaidām tikai viena maza līdeciņa bija pa šitām dienām. Tas ir diezgan pašvaki priekš ezera. Nē, es vienīgais, ko es varu izdarīt, uzlikt kaut kādu mazāku māneklīti, pamēģināt saprast, kas tas bija man, cik liela līdeciņa bija. Ai! Otrā līdeciņa bija šādu mazo krenku. 10 gadu veca, apmēram kaut kādu 11, varbūt 12. Bet otrā līdeciņa. Bet arī tāds pašs pringlis kā vakar. Pārliku džerku, šankī glaideru un ir cope. Atkal nekas liels, bet
pauzītē paņēma. Sīkums, bet patīkami. Bet atkal mans verdikts par to nemainās, jo pa lielam tikai mazās. Tikai mazas līdeciņas. Paga. Šitā laikam ir lielākā šodien. 39-40 centimetri. Monstrs. Kā vispār trāpās kaut kas te arī labāks tāds? Es tagad neesmu bijis. Tāds ap kilogramu kaut kur ir bijis. Bet lielāks nekas, jā, tur tāds trofejs. Es te biju kaut kādus 27 gadus atpakaļ bērnībā. Es tad biju dabūjis, bet pa piecītiem katru gadu es dabūjis piecītiem. Piecīts ir, jā? Jā, uz dzīvon es dabūjis. Es dabūjis. Kāda karpa arī? Es nezinu, te karpas man liekas nav, tas kaut kādi šitās te ir. Tā krustotā karota karpa. Krustotājs. Jā, tā ir labi. Tā ir labi. Bet sanāk labāk uz dzīvo, jā? Jā, uz spīni rēcīga sanāk. Uz spīni, bļēt, kaut kā nav več apdedzinājums. Aha. Labāk jau uz šito te uz. Ir, kas dabū, bet tas ir reti. Ir šāds līdecēns. Līdeka. Ļoti labprāt apēd. Ūdens tumšs, bet es speciāli dažreiz lieku tumšā ūdenī tumšu mānekli, un viņš nostrādā. Dažreiz nē. Mēs skatīsimies. Kopumā šīs 3 dienas, ko es te copēju, rezultāts nepārāk labs. Pa lielam bija vakar viena līdeka, šodien bija 3. Viena norāvās, jo iegāja lēpenēs uz vieglo, uz mazo krentu. Tad uz žerku bija viena 40 kaut kur. Un jā, tāda sajūta, ka tā zivs izķertiet. Kā tev veicās? Labi. Dabējāt kaut ko, kamēr es nebiju? Bišķu. Bišķi? Karusiņas. Kas ir bišķi? Karusiņas? Kādas 3-5. 3,5. Vai 45. Puls vīderi mauc? Jā. Cerās arī kaut kas? Jā. Daudz kas. Kas tā te? Tas ir, kad iedod meistariem vīderīts, tad normāli uztaisīts. Viss sapiņas ir redzi? Es domāju, tā jā. Tā nav jābūt. Nu, rekur. Tāds plicens, pa lielam neko lielāku nesanāk noķert. Ja ķīs ir klāt, tad viss cope var beigties. Smuka zivs bez gala. Bet tāda riebīga. Paldies. Šodien tāda sēņu diena. Sēnīca ar kartupelīšiem. Ko vēl vairāk vajag? Neko daudz tam nevajag. Virkāniņi. Lielie copmaņi airējās. Interesanti, dabūjuši kaut ko. Cik copis dabūtas? Vai nemāk, vai? Nemāk vai zivs gudrs palika? Gudras paliku. Nav jātrenējās. Nav jau tā, ka katru dienu jāiet. Vēl vēl cērā. Давай.
nekas neķerās vairāk, jātaisās uz mājām. Nu, šis ir Aģis ezers. Vai kādreiz vēl atbraukšu makšķerēt, nezinu. Varbūt vajadzēs revanšēties, bet skaista daba, klusums. Bet jāskatās, jāmeklē vēl citi ezeri.